Šodienas tēma ir ēšanas traucējumi. Šobrīd viņi ir ļoti izplatīti. Ēšanas traucējumi ir attiecināmi pie psihiskas veselības traucējumiem. Visizplatītākie traucējumi ir anoreksija nervoza, bulimija un kompulsīva pārēšanās. Bulimija tā ir nekontrolēta pārtikas uzņemšana ar sekojošo ļoti izteiktu vainas apziņu un mēģinājumiem atbrīvoties no uzēsta caur vemšanu, caur caurējas līdzekļu uzņemšanu un pārāk lielu fizisko aktivitāti. Anoreksija nervoza, viņai ir raksturīga gandrīz kā neēšana vai ļoti mazēšana, kad cilvēks skaita katru lapiņu, ko viņš ir apēdis, katru salatu lapiņu. Bet kompulsīva pārēšanas atšķirās no bulimijas ar to, ka cilvēks neatbrīvojas no apēsta produkta. Un kāpēc tādiem cilvēkiem ir svarīgi apmeklēt dietologu? Ļoti bieži, kā viņiem jau ir problēmas ar fizisko ķermeni, jo no anoreksijas cilvēks var nomirt. Un tādi gadījumi arī Latvijā ir bijuši. Visvairāk cieš sirds asinsvadu sistēma un arī smadzenes, jo smadzenes sastāv no taukaudiem. Un kad ļoti ilgi ķermenis netiek barots ar normālu pārtiku, organisms mēģina izdzīvot, iztērējot visus krājumus, kas ir aknās, kas ir muskuļos, protams, zem tauku kārtiņa. Un nākošais orgāns, no kurienes organisms ņem enerģiju, tas ir smadzenēs. Tāpēc šī slimība ir diezgan smaga, viņi ir ļoti smagas komplikācijas, ja to neārstiet laicīgi. Pie bulimijas visu laiku vemjot visu ārā, ļoti cieši zobu emālija, ar laiku zobi kļūst trausli un ļoti cieši barības vāds. Gan zobi, gan barības vāds cieši no kuņģa skābes. Pie kompulsīvas pārēšanas cilvēkam ļoti cieši pašapziņa, jo viņš jūtās ļoti slikts, ļoti vaino sevi un gandrīz tā kā nevar viens pats iziet no tā apburta loka. Līdz ar to ir nepieciešams pilnīgi stingri nepieciešams vērsties pie labā doktora, kurš saprot, kā ar to strādāt. Pirmkārt, mums vajag nevis kārtot ēdienkarti, jo tie cilvēki viņi tik to arī dara, ka mēģina to sakārtot, bet mums jāsakārto viņa emocionālo pasauli.